Aidīnī, kur tik mēs jau neesam bijuši? Rēzeknē, Valmierā, Jēkabpilī, Talsos. Bet tagad brauksim uz pašu banālāko turismu pilsētu Latvijā – Kuldīgi, Rumbu un Dakstiņu pilsētu. Sāksim kā parasti ar turisma informācijas biroju. Ir parasts darbdienas rīts, tagad ar tam birojam vajadzētu strādāt, vai ne? Darīsim tā kā turists parastais, kuram varbūt iebraucot no Lietuvas te, mobila telefonu zonā, viņš meklē turisma informācijas centru. Mēģināsim atrast to vienkārši pēc norādēm dabā. Reku ir stābiņš. Vēc tiltu, Vēns Rumbu, muzejs, pilsētas laukums, Rāzlaukums, sporta centrs, biblioteka. Turisma informācijas centrs. Ja tā baigi ieskatās, tur, kur rakstīts Rāzlaukums, vienā no tiem kvadrātiņiem ir īburtiņš. Tas tad priekšvērīgiem cilvēkiem varētu būt arī turisma informācijas centrs. Kuldīgi ir ļoti laba, lai, ja gadījumā nāks vācieši, viņiem būtu grūti ieņemt pilsētu, jo vācieši cilvēki kārtīgi noteikti ievēros visu tās vienvirzienu zīmes uzbrukuma laikā, un viņi nekad neatradīs centru, bet mēs zinām, kur jāvar rekruturēt tām visām drazām, noteikti ir pilsētas doma, un tad tas kaut kur arī varētu būt Rāzlaukums, vai ne? Rāzlaukums šobrīd ļoti labi eksponē ekskavātoru, bet satikām arhitekti, kuri izstāstīja, ka pašlaik tiekot atjaunot vēsturiskais bruģis vēsturiskajā ielas līmenī. Tātad drīz izskatīsies tā kā vecos laikos vai pat vēl labāk. Par turismu informācijas centru es esmu šokā. Beidzot tāda iestāde, pēc kādas sen jau ilgojos un kādai tai vienkārši būtu jābūt. Izstāstīja visu par izklaides iespējām pilsētā, norādīja uz labākajiem krogiem un visām pieejamām viesnīcām. Par iešanu mēs nekur tālu negājām, atnācām tepat ap stūri uz pagrabiņu. Šeit es pārkāpu 2 zelta likumus, kas turistam būtu jāievēro. Es paņēmu diezgan eksotisku ēdienu, kas it kā reģionos nav prātīgi darīts. Paņēmu vistu ar šitakī sēnēm, vajadzēja ņemt karbonātu, bet ir ok. Un otra lieta, ka parasti virtuves kvalitāte ir apgriezt proporcionāli redzamai apkārt ainavai. Šajā gadījumā tas nav noticis. Tā pierījos, ka nemaz negribas staigāt. Ko tas turismu vīrs teica par velonomu? Visa diena 5 lati? Ņemam! Veļuk viņiem te daudz un vienādi. Pat ja atbrauks vesels autobus pilns lietuviešiem, visus varēs uz velo uzsēdināt. Ļoti labs un izturīgs ritenis, viegli regulējams beņķis un labs pagrieziena rādījus. Izskatās gana pretīgs, lai vienam negribētos to nozagt. Viss populārākos turismu objekts Kuldīgā riteni var pāris stundās apbraukāt. Pie pilsētas turistiem atradām tādu interesantu lapiņu, bukotu Kuldīgas pastaigu karte. Un tie iekšēji tādi rimbulīši, un ja tu apmēram saproti, kur tu atrodies, esot tāds pakalpojums, vienkārši piezvan tev uz numuru, uzraksti to kodiņu, kur tu atrodies, un tev izstāst pa telefonu, kas tas tāds ir. Lūdzu, ievadiet objekta kodu. Please enter the object code. Ok, ievadiet objekta kodu. 1, 3, 4. Hehe. Šobrīd jūs atrodaties parkā, kas mūsdienās ir dēvēts par pilsētas dārzu. Tas atrodas senākajā Kuldīgas pilsētas daļā, bijušās Vācu ordeņa pilsvietā. Spītējot laikam, vēl šodien šeit redzamas 1242. gadā celtās... Kurā gadā? Halo, Ģirds. Halo. Pilsētas dārza kā atpūtas... Izklausās, kā runā ar mani Ģirds Ķesteris. 1960. gados. Turpmāk tā attīstījās kā ietīmīga kuldīgnieku un pilsētas viesu atpūtas teritorija ar plānotiem stādījumiem un vēsturiski vērtīgiem arhitektūras elementiem. Kolosāli. Es domāju, ka jebkura seriāla fani, kas gribētu redzēt Leonu un dzirdēt, vismaz var piezinīt un bez maksas paklausīties, kā Ģirds Ķesteris stāsta kaut kāds jaunums par Kuldīgu. Skaisti, vai ne? Šitā braukājot ātri pienāca vakars un atkal sagribējās ēst. Iesim pārbaudīt nākamo ieteikto vietu. Domāju, ka baigi kavēties nevar, visdrīzāk, ka viss šeit agri taisās ciet. Jā, tas, kas Stenderā tiešām, kā jau vietēji ieteica, var paēst un atmosfēra tīri mīlīga. Ir dažas dīvainības. Nes kāpēc visi vietējie konsekventi saka, ka šitas esot ekspreso, un tur neko laikam nevar padarīt. Un mēlīšu salāts šeit sastāv no kartupeļiem, gurķiem un marinētiem gurķiem. Bet pankuks ar magonēm iesaku ļoti garšīgs un milzīgi porciņi. Lūk, ar turismu objektiem un ēšanas vietām Kuldīgā viss ir kārtībā. Atlicis pēdējais vakara uzdevums – sameklēt viesnīcu.
Un cik šitās maksā? 26 lati. Nu, nav plēsts, jā. Vai ar skatu uz centrālo lauku, ne? Jā, Ļoti labi. Tas ir ar brokastīm, ne bez? ar brokastīm, jā. Nu, loga ar no padomu laikiem. Diemžēl, jā. Nē, tā jau slikti, tas ir pat eksotismi. Ja meties, ko darīja Kuldīgā vakarā? Pilnīgi neko, ja? Man neliekas, tas šausmīgi garlaicīgi, ne? Nē, nu, pirmīt ir saulītes met, tu reku met vēl joprojām. Tas, kas tu brauc, ja? Viņam drīz benzīns beigsies, viņš jau bija tikko stacionālās, neredzēja. Kur jūs paši darat piekdienās? Kur tev aiziet piekdienā, ja ir piekdiena? Nav nekā? Apracās un piedzerās un miers, ja? Nesmējies, forši. Vai nu vajag rokas brēmas sataisa, vai nu vajag dusmīgāk motoru, viens no diviem, ne? Dusmīgāk motoru vai? Ja, ko lai dara te Kuldīgā vakarā? Mēs te vazājamies pilnīgi nav ko darīt. Nē, taču vispār nekā nav ko darīt. Nu, ko jūs darat? Mēģināt ar mašīnu bez jaudas ieskrieties driftam, ja? Nē, mēs braukājam. Vismaz pabraukāties var kaut ko, ne? Jā. Cik tā ēd? Nezinu. Kānu vakarā vajag, ne? Nu, kad 50 metrīgi vajag, jā? Zaķis beigās var kaut kāds dabūt, ja tāpat izbraukājas? Ir viena. Ir viena? O, jo, kad ir sekmīgi. Piesprādzējies. Ka tam uzpras, lai uzglēt, kad saule. Tas ar pasātu, ja? Nē, tas ir proba. Tāds vispār nav mašīna, to tikai ar provēt braukt, nevis braukt. Nu jā, proba. Ko cilvēki dara Kuldīgā vakaros? Ir kāds dzer. normāls? Vienkārši dzer. Nu jā, jā. Nekā labāk nav, ne? Neko Tu tagad zvani, ņemsim kaut ko dzeram, ne? Ir jau pār 10. Vai tā ir no problēma? Tā nav problēma, ne? Tā nav problēma. Es domāju, ka 10 no cauri viss nekas beidzās. Nu, davai, nu, tas šiverē, nu. No mūža izstāstā diezgan smuk, bet viņi tā kā tāds lidošais šķīvīts, kurš pats nezina, kur ir nokrits, jo apkārt tās 5 stāvēns un galīgi nedod skatu, ka iznākot no mūžas būtu tā forša. Te viesnīca? Jā. Tā kā jau ir ar? Nu, griezti te ir augstie, ne? Vispār nav žēlīgi. Bet no vecākā kā nav iedomā, ko to vecu vajag. Un cik maksā? 14 gadiem. Tas ir uz 2. Tolēt uz 2 vieni? Tāpēc te ir lētāk. Nu jā, tad jā. Šis tiešām filiālī tad. Un tev drosme jānāk ap stūru pa tumsu, lai ieslēg gaismu. Nu, bet tev ir tikai 10 lati, tev nav jāguļ autoostā. Būtībā jau neko nevar piesieties. Rozā paladziņš. Viss tā kā nākās, kuldīgs bukletiņš un zila lampiņa. Un pat televizoriņš ir. Viņš tā jau tā sūdīgi skatās virsū, ne? Viņš izstāsta tā, ka viņš to visu varbūt izremontējis. Viņš tieši tā arī izstāsta. Vecais blēdis. Viena telpa rozā, viena zeltaina, viena gaiša zila. Un ar briesmīgu instalāciju. Nu, šī māja man neatstāja vienaldzīgi. Tie augstie griesti, tas sirreālais krāsojums un tāds remonts aļā 90. Kaut kas tur ir ļoti spēcīgs. Ja cilvēks gribētu uzrakstīt labāko šausmu romānu Latvijas literatūras vēsturē, vajadzētu ķerties klāt. Tā pusē spīd mēnesis, ne no šā, ne no tā sāk gaudot signalizācijas. Viss sākās. Būtu, ka te nemaz nav tā. Viesnīcā pēc adreses bija Kalni jau 6. Te mēs arī esam, bet vienīgais, ko mēs varam zināt, ka te 10 metru no ieejas nevajag tīvi. Nē, nāk kaut kas nāk. Vai te ir viesnīca? Te nav viesnīca? Mums no turisma informācijas centra teica, ka šitā esot lētākā viesnīca Kuldīgā. Jūs ir No televizora? Jā. Nē, es jums teikšu, kāpēc. Nu, Labvakar. Man tā baile dienai. Mums var bail, mēs esam vienīgie šajā pilsētā. Mums vakar ir tāds nepatikšanas, un tam mums viens ir tāds, un staigā pilnīgi apkārt, un mums jāsauc policija. Pilnmēnesis bija. Varbūt tāpēc. Labi, beidziet. Varam nākt iekšā? Jā, lūdzu, nākt iekšā, jā. Un pilnīgi, vai ne vakar dabūja policija. Vēl vajadzētu arī basēnis remontēt un tā. Pagā, baseins ir, bet ūdens nav, ja? Nav vēl, tas atklāts saistībā. Bet tad būs, ja? Būs. Bez visu remontu būs, ja? Jā, bez remonta. Tā mums izskatās numuriņi. Nu, pasmuko, šitie labākie, ko mēs šodien esam redzējuši. Filmā par Džonu Malkoviču 7,5 stāvs, kur dzīvo punduri.
Un skāpi mums. Nu, smuki. Klaus, nemēdz, cik te maksā pa nakti? Maksā 7 lati. Tas ir no cilvēka, no numura? Nē, no personas. Tad ir 7 lati. Uztais, tikko remonts vienmēr ir labāk nekā remonts bija 2005. gadā. Nu, pagaidām, ko mēs šogad esam bijuši, šī ir labākā vieta, kā es liecos apstīties ar to metropolu, bet vienīgi, ja nu atnāk tas manieks apakaļ, pa ko tādu uztraucās, tad mums viņi būs jākaujās. Tante ir dikti laipni un ar mieru parādīt visu savu saimniecību. Kaut kādus moku kambarus, dambretes pulciņus un tukšu baseinu ieskaitot. Kaut kāda Kurzemē neraksturīga laipnība un atsaucība te valda. Kā man bērnībā besīgā lika mācīties peldēt, pareizi atgrūsties no baseina malas. Ties nevar. Nu, šitas ir kā pasakā. Es sapratu, kundzītei ir plāns. Labāk, lai tie filmētāji te pēc iespējas ilgāk grozās, vismaz nebūs vienai to trako jākaujas. Man liekas, ka šis ir labākais turisma apskats objekts Kuldīgā. Te varētu laist cilvēks par naudu apstīties, kā izstās vecā baseinā. Tāda smeldze. Ja jums tas varbūt šķiet kaut kas baigi retro un kaut kas tāds, sabrucis. Nē, rudenī te ielaidīs ūdeni un viss Kuldīgi nāks peldēties, jo šis ir vienīgais baseins Kuldīgā. Sena kuldīdznieku paruna liecina, ja pārāk ilgi atstāja mašīnu metropoles priekšā, tā pārvēršas par akmeni. Bet mēs uzdīsimies kārtīgi un paprasīsim naktsmājas. Kaut kas ar to Kuldīgu labi nav. Neviena nakts kluba, kur jauniešiem patusēt. Visas viesnīcas pieslēgtas, jāklauvē, lai tiktu iekšā. No kā viņi baidās? Vispār tas ir ļoti prātīgi. Kāds ir iecerējis, ka tomēr varbūt arī ar bērniem pārvietosies un numurā gulta jau ir atstāta, nevis jāprasa, lai nes no koridoru galu. Ir bērnam arī tāfelīt no smuks tepiķīts ar alfabētiņu. Ir ko paši varēt. Cilvēki bieži vien ceļot 3. vai 4. vai 5. ar bērniem, vai pat varbūt ar kādu omi, nevis tikai 2, kad sakrājuši visu naudu. Mazliet jocīgi tā Kuldīga. Var palikt pa nakti pa 10 latiem un tualeti koridorā, vai par 50 latiem un 2-stāvīgā numurā. Man šķiet, ka es palicis pēdējais cilvēks Kuldīgā. Man nervi čupā tā pilsēta, cik jauka dienā, tik šaušalīgi naktī. Ja gribat apmeklēt Kuldīgu tā pa saulaino, vakarā brauciet prom. Ja jums ir kāds ekstrēmāks izklaides, meklējiet naktsmājas Kuldīgā.